Uz dullo nopirkt akcijas, tāpēc, ka kāds to saka, vai tāpēc, ka šobrīd ir nauda, vai tāpēc, ka tas ir palicis trendīgi, patiesībā nav stratēģija, bet vienkārši zināšanu trūkums un naivums. Kaut kā neviens bez apmācības nelido kā pilots ar lidmašīnu, vai neviens bez tiesību iegūšanas nebrauc ar mašīnu uz maģistrāli vai vienkārši pa ielām. Bet kaut kā, kad runa ir par investīcijām, lielākā daļa izvēles veids bez zināšanām. Un tad ir lielas acis, kāpēc es biržā zaudēju naudu. Atbilde ir vienkārša. Ar zināšanām nauda tiek pelnīta, bez zināšanām nauda tiek sadedzināta. Šajā video es tev atklāšu vidējās cenas noslēpumu, kas ir izšķirošā iemaņa pelnīt biržā naudu pat tad, ja iekāpšanas brīdis ir izvēlēts maksimāli neveiksmīgi. Tas ir apbrīnojami, ar kādām naivām gaidām cilvēki sāk veikt pirmās investīcijas biržās. Un bieži ir vērojama tāda attieksme, labi, tad visu vai neko. Un zini, kāds būs rezultāts? Nekas. Naudas zaudēšana un vilšanās, kā katrā loterijā. Bet atbilde ir vienkārša. Ar zināšanām nauda tiek pelnīta, bez zināšanām nauda tiek sadedzināta. Un vēl sāpīgāk ir tas, ka šīs zināšanas mums nav iedotas līdzi kā bāze, bet mēs esam iesaistīti šajā spēlē, ka mēs redzam, ka mūsu dzīves stila iespējas ir atkarīgas vistiešākajā veidā no finansēm, un neiedodot cilvēkiem šīs zināšanas, ir šī situācija, kā es saku, ievada trailerī. Mēs esam uzaicināti spēlēt spēli, bet nezinām spēles noteikumus. Bet tiešām tu domā, ka lielie investori uz dullo met naudu tirgū? Protams, ka nē. Es parādīšu tev pāris piemērus praksē, kā darbojās vidējās cenas efekts un kā mēs ar to varam izlīdzināt pat visneizdevīgākos iekāpšanas brīžus ar nosacījumu, ka mēs neesam iepirkušies sūdiņā. Ar sūdiņu es apzīmēju akcijas, kur investīcija ir bijusi nestabilā uzņēmumā, iznīcībai paredzētā uzņēmumā vai jaunā tirgus spēlētājā, kur tas, vai šis uzņēmums vispār izdzīvos, ir vēl uz liela jautājuma. Drošības pēc atgādinu, mans kanāls nav investīciju ieteikums vai konsultācija, jo katrs ir pats atbildīgs par savām finansēm, izvēlēm un informācijas ievākšanas veidu. Mans mērķis ir vairāk parādīt, ka labklājības ratu var iekustināt ar maziem regulāriem ieguldījumiem un ka iesākt var visam ar mazām summām. Tomēr atbildība ir katra paša rokās, kā arī daudz ko nosaka smadzeņu veselība. Paņemsim tagad Google akcijas diagrammu mēneša griezumā. Un izspēlēsim tagad tādu variantu, ka kāds investors ir nopircis Alphabet akciju šajā brīdī. Un cena, pa kuru ir nopircis, ir 145,60. Un šis investors ir nopircis šeit 10 akcijas. Kā jau iepriekšējā video par buy and hold, ja pirkt un turēt akciju, mēs redzējām, ka neveiksmīgā brīdī nopirkta kvalitatīva akcija
var tomēr ilgstoši nest zaudējumus. Un paskatāmies vēl vienreiz, kā tas ir bijis šeit. Tātad no 21. gada līdz 24. gadam šī akcija ir bijusi mīnusā priekš šī turētāja. 3 gadus, neskatoties uz to, ka tā ir stabila akcija, investoram tie ir bijuši zaudējumi. Jo kursu kritums ir ne tikai kursa kritums, bet mēs papildus vēl zaudējam naudu caur inflāciju. Paskatāmies, cik ir bijis šis kritums. Tātad 40% mīnusā 3 gadu garumā. Un šodien šis investors būtu 28% plusā. Ja kurs turpina iet uz augšu un nenotiek kursa korekcija. Ja kurs, piemēram, atkal uztaisa kritienu atpakaļ, tad šis investors atkal ir mīnusā. Šī ir viņa pirkšanas cena, kā ir tirgū iemesta nauda bez stratēģijas, jeb šis cilvēks vienkārši tur. Vienīgie ienākumi, kas šādā gadījumā ir dividendes, ja uzņēmums tādas maksā. Googles ir sācis tagad maksāt dividendes, bet salīdzinājumā ar ieguldījumu tas tāpatās ir minimāli un nenosedz zaudējumus, kas rodās no inflācijas un no cenas krituma. Atgādina arī to, ka cenas kritums nenozīmē, ka uzņēmums ir palicis nevērtīgāks, vienkārši tā ir biržas daba. Un tagad lielākais moments, es ceru, ka tāds tā būs. Ja es nedaru neko, tad es esmu pakļauta tirgus svārstībām. Ja man ir vidējās pirkšanas cenas stratēģija, tad es varu būt plusā, pat ja pirmais iekāpiens ir bijis neveiksmīgs. Skatāmies tālāk. Tātad, redzot, ka kurs iet uz leju, es šajā brīdī nopērku jaunas akcijas. Kā mēs redzējām, kritums ir pa 40%, un akcijas cena tagad ir, paņemsim kā piemēru, 90 eiro. Un šeit es nopērku 20 akcijas. Attiecīgi 10 akcijas par 145, es neņemšu vērā centus, ir 1450 un 20 akcijas par 90. Kopējā ieguldītā cena ir 1800. Lai izrēķinātu vidējo cenu, man ir jāsaskaita šīs summas kopā un jāizdala ar kopējo akciju skaitu. Kopējais akciju skaits ir 30. Tātad 1450 plus 1800 dalīts ar 30. Vidējā cena ir 108. Es iezīmēšu jauno vidējo cenu. 108. Un iekrāsošu viņu zaļajā krāsā. Paskaties, kā tagad mainās situācija. 24. gada sākumā es vairs neesmu mīnusā vai pa nulēm, bet esmu 33% plusā. Un man ir arī vairāk akcijas un attiecīgi arī vairāk dividendes. Un kopumā es šobrīd būtu 72% plusā. Tas ir tas, ko paveic vidējā cena. Un izklausās tik vienkārši, bet tad, kad mēs atrodamies šajā situācijā, tad jautājums ir tāds, kurā brīdī es kāpju iekšā. Kur ir tas signāls, kad es pērku atkārtoti? Un kāda ir mana garantija, ka kurs atkal kāps? Garantijas biržās ir ļoti nosacītas, bet vidējās cenas efekts darbojās tikai uz stabilām akcijām. Vēl vienreiz, ja es nopirkšu sūdiņu, kurš vienreiz ir uzskrējis gaisā un nekad
nekad vairs neatgriezīsies augstākajā punktā, tad iekāpšana zemāk un ar lielāku summu gan izlīdzinās vidējā pirkuma cenu, bet investoram tāpat būs zaudējumi. Šis ir ļoti, ļoti izšķirošs brīdis, un varbūt, ka pat ir jāuztaisa pauze un par šo te jāpārdomā, jo šis tiešām ir izšķirošais brīdis, vai investors paņems maksimālo peļņu vai būs nepārtraukti zaudējumos. Un tagad uz brīdi es ieeju Trade Republic savā portfolio, lai tu saproti labāk, ko es apzīmēju ar sūdiņiem. Tātad šeit ir sadaļa par to, kur ir lielākie pirkumi šobrīd Latvijā, un apakšā mēs redzam tādus uzņēmumus kā Amazon, Microsoft, McDonald's, kas ir stabilie spēlētāji, jeb Nvidia, kas atrodas tirgus kapitalizācijas pirmajās vietās, nosaka lielo indeksu virzību. Paskatāmies tad, ko tad iepērk Latvijas investori, un šeit ir tāda lieta kā Vivorion Therapeutics. Ja? Mēs redzam tā cenu 2,13, tās ir mazās akcijas, un kā mēs jau esam runājuši, lai iesācējs ātri saņemtu pārskatu, un cik liels ir risks vai cik stabils ir šāds uzņēmums, ir vērts paskatīties Simple Wall Street un Therapeutics. Un atveram to ātro pārskatu, kas ir iespējams arī bezmaksas versijā. Pirmkārt, mēs redzam uzreiz jau, ka kopējais novērtējums ir sarkanā krāsā, neskatoties uz to, ka iespējams šī tēma un šobrīd uzņēmums ir attīstības stadijā un vēl pagaidām tiek novērtēts kā vesels. Bet mēs redzam šeit vairākus punktus. Tā ir mazi ienākumi, salīdzinot ar lielo tirgu, augsta volatilitāte, šobrīd nerentabls uzņēmums, un pagaidām netiek prognosticēts, ka nākamos 3 gadus uzņēmums būs ienesīgs. Un tam ir zema tirgus kapitalizācija. Tātad pirmais bija, es paskatos kopējo pārskatu no nopietniem avotiem, un nākamais es skatos uz čārtu, jeb uz diagrammu. Vivorion Therapeutikas diagramma, un kā jau izvērtējumā bija minēts, augsta volatilitāte, un tas, ko es šobrīd arī redzu, kursa attīstība ir uz leju, un nav īstas kursa atveseļošanās. Un priekš manis, un arī priekš jebkurā iesācēja, es teiktu šeit, ka rokas nost, jo mēs zinām, ka ir šis te oficiālais novērtējums, ka nākamos 3 gadus cena varētu arī neatkopties. Tā ir maza tirgus kapitalizācija, un šeit iet ar vidējās cenas stratēģiju būtu ļoti, ļoti riskanti. Īpaši iesācējiem investori ar pieredzi un ar stratēģijām, protams, šeit varētu izdarīt tādu lietu, kā piemēram, ievilksim kursu šeit. Investors ar stratēģiju varētu izdarīt tā, ka nopirktu šeit, tad pārdot šeit, nopirkt atkal šeit, pārdot šeit. Tagad pamēģina sajust emocionāli. Mēs atrodamies šajā punktā, kurs ir zemē. Lielais jautājums ir, vai kurs kāps kaut vai mazlietiņās, lai varētu atpelnīt. Ja šāds jautājums rodās, tad tas nozīmē, ka jau bāzē šis finansu instruments ir izvēlēts nepareizi, un īpaši iesācējiem rokas nost no šādiem instrumentiem.
priekš manis vienīgais pamatojums šobrīd, kāpēc tas ir trendīgi, ka visdrīzāk kāds ir pateicis, ka šim uzņēmumam varētu būt liela vērtība. Jā, iespējams, bet šeit ir šobrīd ļoti lieli riski un no tā var izvairīties, pievēršoties fundamentālai analīzai un izvēloties stabilus uzņēmumus. Paņemsim varbūt tagad kaut ko vēl no Latvijas tirgus. Paņemsim tikai diagrammu, jo par fundamentālo analīzi jau skatījāmies. Skatīsimies Delfin Group. Jā, šī būtu arī augsta riska, jeb lielas iespējamības naudas zaudēšana, jo tas, ko mēs redzam, ka akcija vienkārši tikai krīt bez lielām korekcijām, un skatoties uz šādu diagrammu, izskatās vienkārši, ka arī investori ir zaudējuši cerību un baidās par tālāku kursa kritumu un vienkārši pārdod to, ko jau ir nopirkuši. Tas arī būtu piemērs, kur vidējās cenas efekts visdrīzāk būtu vēl lielāks risks zaudēt naudu. Un tagad paskatāmies piemēru ar pēdējo gadu uzvarētāju Nvidia. Kā jau es esmu minējusi, ka pirkt akciju tās augstākajā punktā vienmēr ir milzīgs risks. Arī es gājušajā mēnesī nopirku mazu daļu Nvidias caur kapitāla koda kontu. Un šajā gadījumā ir tā, ka es rēķinos ar to, ka kurs kritīsies. Mēs varam paskatīties uz kursa vēsturisko attīstību. Katrai diagrammai ir savs raksturs. Paņemšu mazliet uz nedēļas čārtu diagrammu un paskatāmies, ko tad ir darījusi Nvidia. Iepriekšējais kritums bija 23%, pirms tam 22. gadā 63%. Tātad mēs varam pieņemt, ka Nvidia varētu pakristies šobrīd uz atpakaļ. Pie tam daudzi insideri, jeb uzņēmumam pietuvināti cilvēki uzņēmumi šobrīd pārdod savas akcijas daļas, es tev tūlīt parādīšu, bet visdrīzāk tas ir kā peļņas ņemšana un peļņas reinvestīcija citos uzņēmumos, jo, ja mēs skatāmies Nvidias kāpumu no 22. gada, tas, protams, ir vienkārši apbrīnojami, ja, 1200% kāpums, un tikko bija Nvidias akciju sadalīšana, un stabili uzņēmumi pēc akciju sadalīšanas arī mēdz kāpt. Šobrīd pēc līknes izskatās, ka šāda tirgus korekcija varētu būt. Augstākais punkts nedēļas griezumā ir šobrīd zemāks nekā pirms 3 nedēļām, kas apstiprina iespējamību, ka kursam varētu būt korekcija. Un tam ir arī pamatojums. Tūlīt paskatīsimies, kā uzņēmumu tuvu stāvošie cilvēki pārdod akcijas, lai paņemtu peļņu. Visdrīzāk tā nav akciju pārdošana, kas nozīmē, ka uzņēmums paliek nevērtīgāks, bet tiešām akciju pārdošana caur to, ka ir pienācis laiks vienkārši ievākt ražu. Priekš tiem, kas iekāp šobrīd, laiks ir tāpēc ne tas izdevīgākais. Protams, ka mēs paskatāmies atpakaļ, ja katrs būtu gribējis iekāpt, piemēram, 22. gada novembrī, un kapitāla koda pirkums ir šajā līmenī. Un pie šī uzņēmuma es tiešām sagaidu vēl ilglaicīgu attīstību, bet ja būs kritums, cenas korekcija, tad es Nvidia ar drošu sirdi iekāpšu vēl vienreiz, īstenojot vidējās cenas stratēģiju. Paskatāmies vēl Nvidia pie
Simply Wall Street mēs redzam maksimāli veselīgs uzņēmums, veiksmīga pagātnē un veiksmīgas prognozes uz nākotni. Dividendes šobrīd, protams, ir smieklīgas un atdeve tiek šobrīd vērtēta uz 75 gadiem. Neskatoties uz to, ir lielas iespējas tiešām, ka notiek vēl cenas attīstība, kā tas bieži, vēl vienreiz, tas nav investīciju ieteikums, bet bieži pie stabiliem uzņēmumiem pēc akciju sadalīšanas cena mēdz kāpt. Tātad, kā jau es teicu, iesācējiem ar neapbruņotu aci skaties, lai novērtējuma burbulis, ja mēs skatāmies pie Simply Wall Street, ir vienkārši zaļā krāsā. Un šeit ir pieejama informācija par īpašniekiem. Un paskaties, cik interesanti. Tātad 10. jūlijā īpašnieks Marks Stīvens pārdevis 785 akcijas par cenu 123, un kopā tie ir 96 miljoni. Ja? 12. jūnijā saņēma līdzpeļņu, 5. jūnijā, 3. jūnijā, maijā peļņus vēl paņēma arī Downs Hudsons 5 miljoni. Ja? Man pašai ļoti patīk Simply Wall Street aplikācija, pasties, ko mēs te vēl redzam, kā pēdējos, principā 12 mēnešus uzņēmumam pietuvināti cilvēki vienkārši nepārtraukti ņem līdzi peļņu un jaunas akcijas nepērk. Šeit mēs redzam kopējās summas pa mēnešiem 22 miljoni, 61 miljonus, 289 miljoni un tagad pēdējos 3 mēnešos 221 miljonus. Ja mēs, piemēram, redzam, ka notiek stabilam uzņēmumam tuvu stāvoši cilvēki, institūcijas, īpašnieki iepērkās, tad tā vienmēr ir arī interesanta pazīme privātiem investoriem. Vidējās cenas efekts ļoti labi strādā tieši pie krājplāniem. Aiziesim atpakaļ pie Google, paņemšu nost savus zīmējumus. Un ar krājplāniem ir tā, ka, piemēram, pie Trade Republic to var uzlikt, ka pirkumi ir katru nedēļu. Un pirkumi ir krājplāna ietvaros bez maksas. Tātad, ja es pērku katru nedēļu, tad es dabūnu tirgus vidējo cenu. Un man nav šie te milzīgie kritumi, kā tad, ja es vienkārši vienreiz nopērku. Paņemsim tagad šo te, piemēram, kā izskatītos ar krājplānu, ja es pirktu katru nedēļu. Piemēram, nopirku šeit, un tad attiecīgi tā ir cena. Nopērkot zemāk, krītās uz leju arī vidējā pirkšanas cena, kā es rādīju. Un vidējā pirkšanas cena, pērkot katru nedēļu, piemēram, katru nedēļu būtu efektīvāk nekā vienreiz mēnesī, mēs sekojam līdzi tirgumu. Tiklīdz kā kurs sāk iet uz augšu, tad attiecīgi vidējā pirkšanas cena arī palielinās. Un to es vienkārši gribēju uzsvērt, ka krājplāni iesācējiem stabilos uzņēmumos ir pat vienkāršāki, kur var tiešām arī nepievērst tik lielu uzmanību, lai arī būtu jāpievērš uzmanību jebkurai akcijai, kurai ir iegādāta savā portfolio, bet ka tā ir drošāka stratēģija nekā vienreiz uz dullo kaut ko nopirkt un tad cerēt, ka cena kāps. Un man ir tev jautājums, vai tev arī jau ir gadījies sadedzināt naudu, jeb nonākt mīnusos ar investīcijām akciju tirgos? Tā nav neveiksme, tas ir zināšanu, stratēģiju un iemaņu trūkums. Un tādā ziņā tā nav īsti tava vaina, atliek meklēt informāciju, kā iegūt zināšanas. Un tad ir jautājums, kur to iemācīties. Un visvairāk, kur iemācīties praksi, nededzinot īstu naudu. Un tas, ko es varu piedāvāt tev,
ir investīciju spēle iesācējiem ar spēļu naudu, bet piekļuvi reāliem akciju tirgiem ar reālām stratēģijām, lai skatītos, vai laika gaitā tavas stratēģijas darbojās. Un mēs zinām, ka jebkurā vecumā mēs vislabāk un priecīgāk mācamies spēles veidā. Ja? Un mācīties ar īstu naudu nav īsti prātīgi, jo jebkurām praksēm ir zaudējuma cena. Tāpēc, ja tevi interesē investīciju spēle iesācējiem, raksti man uz kapitāla.kods@gmail.com un es tev nosūtīšu informāciju, kā pievienoties šim projektam. Veiksme biržās balstās uz konkrētām stratēģijām un patiesībā ir vienkārša. Un tu redzēji, tas ir tik vienkārši nopērkam šeit, ja kurs krīt lejā, nopērkam vairāk, bet, lai to praktiski iemācītos, tiešām ir vajadzīga prakse. Un, principā, vasara ir labs laiks, lai atrastu laiku pamācīties, kamēr citi tērē naudu, dzerot alu, izdodot sūri grūti pelnīto naudiņu, iemācīties pamata principus spēles veidā, kā nauda taisa naudu. Vai tu jau zināji par vidējās cenas efektu? Tev ir jau izdevies to veiksmīgi pielietot. Un es domāju, ka ja šis jautājums līdz galam ir saprasts, tad tavs portfolio noteikti vienmēr ir plusā. Ja tas tā nav, es tevi uzaicinu uzspēlēt investoru spēli iesācējiem.